Tas noteikti nav par to, ka pozitīviem stāstiem nav jābūt mēdījos. Kas tad ir tī Latgolas mēdī? Kam jī viestē? Kā mēs varam runāt par problēmām, tāpat laikā ļoti mīlot Latgali. Un šitas ir švaki, blokus jābūt, bet šitas ir labi, un šitas ir labi. Nevar arī tā pilnīgi to vainu uzvelt tiem žurnālistiem. Mēs esam tas punkts, no kura socās drošība. Es nesaprotu, kāpēc mēs izdalam atsevišķi Latgolu. Otkon par Latgolu, ģeļkam otkon par Latgolu. Man ir līkās, ka mēs paši sev pelnus uz galvas dažreiz kaisam. Nā, mēs esam spējīgi, mēs zinām, ko mēs daram, un mums ir izglītība. Tikko pašvaldība jebkaidā formātā tev samaksā, tur vairs nevar būt runa par kaut kādu neatkarību. Vispār. Kaidi te tītovi mīti ir? Stipri, osi, ķigari? Nē, ticami, neticami, paties un izdomāt. Labi, jem savus leidzi, let's meet. Vasals klausītoji, mani sauc Laura Melne, i tu klausīs latgalīšu kultūras ziņu portāla Laku galvē raidīrakstu Mīti. Par ko mīti? Par to, ka vaci stereotipi viestē, ka latgalīši nikai nevar kočku atrasināt bez mītu. Izavācu, viss skaidrs. Bet itamā raidīrakstā mēs raudzēsim apgost mītus, runājot par pīcim visādiem mitim, tīm, kas latviešu literārajā valodā ir mīti, par latgolu i latgalisku. Bet, kab mitus apgostu kā mītus, vajag sazatikt i pazarunāt. Ja vēl, ka gribam vērtīs starptautisko, tad būs arī tas mīti, kas angļu valodā sazatikt. Ite ir raidīraksta otrajā epizode, kurā apsprīsim taidu mītu. Latgolas mediji par daudzi runāja ap skaistu Latgolu, bet izavairēja no problēmu analītiskas apsaviršanas. I tu apgost vai pastatēt par taisnību raudzēja sitos Dīnas Gaškas, žurnaliste i aktīviste, kura arī nazabēst pīzavērt sarežģētiem tematiem Anģelika Litvinoviča. Vasala, Anģelika! Sveika! Žurnaliste, kura kasdīnā visvaira raksta vītējai Latgolas avīzē i pīzavierš kultūrus, ja sacētu tādiem iedvesmas stostim. Inga Kaļva-Miņina, Vasala, Inga. Vasala. Kā arī Latvijas radiejas Latgolas studijas vadētoja Renāte Lazdiņa. Vasala, Renāte. Vasali. Pirmā sāksim sarunu tehniska informācija par raidīraksta gaitu. Es ar jums runāšu latgaliski. Kā kas ir neskaidrs, muna sacieto, tad drūsai var porvaicēt, paskaidrošu, bet jūs varat runāt jums ārtākajā valodā, atsacēt uz maņiem vaicojumiem. I tad, raudzēsim kopā pazavērsti iz šodien apsprīžamu mitu, visaidu pušu, bet pirmā mēs sāksim tādu izvārstoju sarunu, būs tāda tematisku vaicojumu spēle, ko mēs esam nosaukuši Osais mīts. Es aizdūšu 3 vaicojumus vai drīzāk pasciešu 3 apgalvojumus, iz kuriem jums katrai vajadzēs vienkārši eisi pasciēt, vai ne, vai jūs tam pīkrētat vai nepīkrētat, bet pagaidām vēl nekā izvērst atbildi plašāk nevajag, to mēs sarunas gaitā jau atrasināsim i saprasim. Tad sāksim. Raidīraksts Mīts. Sarunas par mītim bez mītu vicinošanu. Pirmīs spēles vaicojums, apgalvojums ir, ka Latgolas medijos dominēja stosti par pozitīvam tēmam. Vai nā? Anģelika? Es varu pateikt jā, un tad mēs padiskutēsim. Labi, paldies, Inga. Es sacāšu tad, ka nā. Renāte? Jā. Tad otrīs vaicojums. Mediji Latgolā beistās atkloti runājot par sopīgam tēmam. Anģelika? Drīzāk jā. Inga? Tas ir tā, pavidām. Ja ir tāds variants, pavidām. Jāinā. Tu atsaturīs. Nā, es nekad, vienmēr ir savs viedoklis, nekad nav vajag atsaturēties. Tas ir tā, gan jā, gan nā. Tas ir tā, pavidām. Labi, Renāte? Jā. I trešīs pādējīs, ka Latgolas medijiem ir porāk liela pašvaldību ietekme. Anģelika? Jā. Inga? Kā atkal uz tie varās? Par to mums atkal būs jārunāja vairāk arī pavidām. Inā. Renāte? Jā. Raidīraksts Mīts. Sarunas par mītim bez mītu vicinošanu. Paldies par redzieņiem, par to mēs vairāk parunāsim jau arī izvārstoju kā sarunā, bet sāksim ar to uzporēgu arī, par ko itaids ir temas formulējums, ir narīši mēs publiskajā telpā uzaidos diskusējos, arī intervējos, mediju jūmas speciālisti esam dzirdieši redzīņi, ka Latgolas mediji arī, ka, piemēram, pīsaistot projektu finansējumu, izalosa vairāk tādas temas, kas paroda tā saucamu skaistu Latgolu, raugot izceltu lobu,
kas ir pie mūsu, bet varbūt paraušūt zem pakloja visaidoikas problēmas. Vai jūs tam varētu piekrist? Es varbūt sokšu ar Anželiku, tu jau esi cīši aktīva žurnalistikā, bet tu visvēl esi arī studente Latvijas universitetī, studēja komunikācijas zinotņi. Es pieņemu, ka studiju gaitā varbūt jau ir sagos arī vairāk pievērst uzmanību papītēt salīdzinot medijus, tamā skaitā Latgales medijus. Jā, runājot par šo jautājumu, tad noteikti es piekrītu tam apgalvojumam, ka Latgales mēdī bieži vien izvēlas tādus vienkāršākus un varbūt tādus pozitīvākus stāstus. Un tas noteikti nav par to, ka pozitīviem stāstiem nav jābūt mēdījos. Protams, tie ir ļoti svarīgi pozitīvi cilvēku stāsti un arī skaisti apraksti par Latgali. Tiem arī ir sava vieta Latgales mēdīju telpā, bet tajā pašā laikā ir tā problēma, ka mums varbūt atliek arvien mazāk tās vietas mēdījos un laika žurnālistiem, ko nodarboties ar tādiem varbūt sarežģītākiem, analītiskiem un pat pētnieciskiem tematiem. Un es noteikti nevēlētos pilnīgi novelt visu atbildību uz pašiem žurnālistiem, kas varbūt neuzņemas šos sarežģītos tematus, jo, protams, mēs zinām, ka žurnālisti, jo īpaši Latgalē, vienmēr pārstrādājas, un viņiem tāpat ir tik daudz pienākumu, un viņi īstenībā pilda daudz vairāk funkciju nekā, piemēram, tie paši žurnālisti nacionālajos mēdījos, jo ir vēl tas kopienas aspekts un uzticības veidošanas aspekts. Un tādā situācijā, protams, tas laiks kaut kam, kad tev tiešām ir tas laiks iedziļināties vienā tēmā ļoti ilgi, tīpaši, ka tā ir politiska un tīpaši, ka tur ir ļoti daudz kaut kādas darbojošās personas. Tur, protams, arī ļoti būtisks arī tas, cik ļoti šie Latgales žurnālisti ir apmācīti, kā darboties ar šādiem tematiem, jo tas nenāk no zila gaisa, tas nenāk no tikai misijas apziņas, tur ir jābūt arī praktiskām kaut kādām iemaņām, un to var apgūt tikai, ja ir papildus atbalsts arī tajā skaitā no citiem kolēģiem, varbūt no nacionālajiem mēdījiem, no pētnieciskiem žurnālistiem un arī, protams, no valsts puses, cik liela prioritāte mums ir atbalsta sniegšana žurnālistu kvalifikācijas veicināšanā, vispār kopumā tajā, ka mums Latgalē ir labi žurnālisti, kas vēlas iedziļināties dažādos tematos, tajā skaitā arī tādos, kur, varbūt dažreiz ir bail iedziļināties, bet tu apzinies, ka tas nāks par labu sabiedrībai. Labi, mēs varbūt varam iziet to pirmo tādu aplieti, kur katra izsaka savu redzīni, tad jau seikoja, ka to jūs izsacēju arī paķidēt. Inga, tu pascieji pirmaiņas pēc, lai būtu nā, par ko tu te skaiti? Man jau likās, ka ir gan tos problēmu vaicojumu apskatēti, gan arī tī pozitīvi stosti. Un varbūt var secēt, ka varētu vairāk rakstīt tos problēmu vaicojumus Latgales žurnālisti, bet, tu žurnālistu ir tik ir. Un protams, tos tēmas teik aplūkotas, un dēļ tam man arī negribīs, ka vienmēr, kā saka, ir melns bolts, jā vai nā. Ir arī tī vidusceļi, tas palākīs, un tad par to arī ir jorunoj. Un man liekas arī, ja var sacēt, ka varbūt mūsim Latgales medijos ir cīši daudz pozitīvu stosta, bet par pozitīvu arī ir jostosta. Un katru reizi, kad tu sateic cilvēku un runāji ar par to pozitīvu, tev vienmēr būs arī vaicojumi par jo problēmām, tamā konkrētajā sfērā, kurā jis ir veiksmīgs cilvēks, jis var izstostēt to savu pozitīvu stostu. Un tu gribi vai negribi, bet, protams, vienmēr tev arī ir jorunoj par to švakajām tēmām, un tas ir svarīgi, lai parodētu, kā tas cilvēks ir izaudzis, ar ko jis varbūt kādām problēmām dzīvē ir ticis spori, ko citiem īsaka, kā darēt. Tā kā tas nevar pasēt jā vai nā, tas viss ir paralēli kopā, ja tas ir labs žurnālists, protams, jā. Renāķa, tavs redzīņas par itu? Es jau paguvu aizmirst jautājumu, bet, manuprāt, jautājumā izskanēja vārds projekti un projektu tī dasacījumi. Un te es saskatu dažas problēmas, ir gan pozitīvi stosti, gan arī par problēmām stosta. Sevišķi pēdējā laikā vairāki projektu konkursos var redzēt, kad pīzaviešās dažādam lītam. Tas ir labi, jo arī pozitīvi stostiem ir jābūt, kā pozitīvim. Vispār tas vārds pozitīvs nav pateikt. Kā man liekas, Anģelika teica, tī veiksmes stosti, vai tī cilvēku stosti, tī ir ļoti būtiski. Bet man liekas, ka te problēma ir, kad bieži rakstot projektus, vismaz man tā rodīs no molas, ka cilvēki, kas raksta tos projektus,
ka viņi nepadomāja par savu tū mērķa auditoriju. Jo te arī ir uzstādījums Latgolas mēdījos. Kas tad ir tī Latgolas mēdīji? Kam viņi viestēja? Piemēram, ja tas pozitīvu cilvēks tos tu raidīrakstu vai vienalga kāds tas projekts aizīt uz visu Latviju, tad tam ir viens mērķis un mērķa auditorija un ir forši stostēt par mūsu nūvadu tādā grīzumā, ka mums ir ļoti labi pīmāri, kas kaut ko dora, kas kaut kur atsateistās. Ja mēs runājam par vītajam avīzem vai vītajam, radio, kas mums ir vēl vītējis, vītējo televīzija, mums arī vairāk viestēja, tā kā tomēr kopēja auditorija, bet, ja mēs runājam par vītēju, tad, protams, man gribētos, kad tī, kas raksta tos projektus, pīdomē pie tos mierķa auditorijas, tīšām parauga saprast, kas mūsu, teiksim, šeit Rēzeknē vai Rēzeknes Nūvadā ir svarīgs. Tas var būt arī pozitīvs. Bet kas ir svarīgs? Un man dažreiz rodās, ka mēs vienkārši uztaisam projektu un vienkārši par kaut ko stostam, bet nepadomājam par mērķa auditoriju. Un tam nav nekāda sakara ar pozitīvu vai kaut kādu tur kritisku žurnālistiku. Jebkurā žurnālistikā, arī pozitīvajā stostā ir jābūt kritiskos žurnālistikas aspektim. Ja? Kritisko žurnālistika meklē risinojumus jebkura veida problēmam. Meklē risinojumus vai meklē kāds, kas varētu palīdzēt risinot. Un arī pozitīvos stostos, arī, kā minēja kolēģi, ja, kad ir arī problēmas, jebkuram, veiksmīgam uzņēmējam ir problēmas, un tur var visādas aspektus, protams, atrast. Tā kā man liekas, ka te ir lielāko problēma par to mērķa auditorijas noteikšanu. Kāpēc es vispār gribu to stostēt? Kāpēc manai auditorijai tas vispār ir jolasa vai joza klausās vai joredz? Ko jai no to īģjūs? Raidīroks Mīts. Sarunas par mītim bez mītu vicinošanu. Bet kā mēs, piemēram, domājam par mēdījiem, kas ir Latgolas mēdīji, bet kas strādāja uz visas Latvijas auditoriju, vai reizēm tī neizslēdzās pat tāda neapzināta pošcenzūra, var sacīt, ka tev gribīs parodēt Latgolu varbūt no loboikas puses, nikai te īstenībā ir vairāk gribīs izceļt taišņu to lobu. Tur atkal man liekas izslēdzās tas, ko Anģelika man liekas minēja par to, ka varbūt izslēdzās, bet mums arī trūkst, zinošanu no itos puses daudziem žurnālistiem, kai labāk, protēgāk atspūguļot problēmas. Un tad mēs izējam to vienkāršāko ceļu, mēs vienkāršajam lītas un tā, ka tur tāpat jau visi saprast. Niko nesaprast, vajag rakt dziļāk, bet tur vajag zinošanas, tur vajag drūsmi, tur vajag tādu zinot kori, un tā kā tajā ikdienas skriejīnē, un it sevišķi, kad pēdējos gados 7, 8, 10, Latgola ir pievērsta īpaša uzmanība, kaut kāds tāds, viss fokus uz Latgali, kā te mēs vienīgi būtu, kas vispār Latvijā kaut ko otkon lobu vai švaku dara, tad tie žurnālisti nūgurst, un jī vairs, tā kā vienā breidī beistās, pašcenzūra, tas ir īstais, laikam, vārds pašcenzūra, izslēdzās, ka es varbūt nepareizi kaut kā tur, un varbūt, ka, un kā es te tā, varbūt, ka nebūs, un tur izslēdzās tas, ka nav kompetenču, trūkst kompetences, laika nav. Ir pašcenzūra, manuprāt, kaut kādā ziņā ir, jā. Es varu papildināt, varbūt, es piekrītu tam, ko teicu, un arī vēlos papildināt, ka es arī pati savos kādos projektos, kuros iesaistos, arī izjūtu to varbūt kaut kādu spiedienu. Es neteiktu, ka pašcenzūru, bet to spiedienu, ka man gribas, lai es spētu laust stereotipus par Latgali, bet tajā pašā laikā es nevēlos noslēpt kaut kādu informācijas daļu, kuru es tiešām uzskatu par problēmu un par kuru tiešām ir jāstāsta un jārunā. Tā varbūt ir pat tāda dilemma, kā tu vari tajā procesā, kad tu veido kaut kādu saturu, veido kaut kādu projektu, kaut vai rakstu, kā tu to visu sabalansē un apzinies, ka tāpat jau Latgala ir tik ļoti apvīta ar dažādiem stereotipiem, tu vēlies it kā to labāko, bet tāpat laikā apzinies, ja tu slēpsi to problēmu, tu īstenībā darīsi tikai sliktāk reģionam. Un man liekas, ka tā vēl ir tā papildus tāda problēma, ar ko iespējams žurnālisti un arī aktīvisti man šķiet saskarās ikdienā, kā mēs varam runāt par problēmām, tāpat laikā ļoti mīlot Latgali un ļoti vēloties to labāko.
tomēr, jā, vienmēr, man liekas, ir tāda arī sajūta, ka tu piedomā pie tā, kā to varētu uztvert kaut kur, es nezinu, Rīgā, vai ne? Un tas atkal ir par to aspektu, ka mums ir jāņem vērā to auditoriju, ar ko mēs runājam, kāpēc mēs runājam un tam līdzīgi, un šķiet, ka šie ir tie jautājumi, pie kuriem jāpiedomā ļoti, ļoti daudz, un ļoti bieži nav tādas skaidras atbildes, kā ir pareizi un kā nav, tieši tā, nekas nav melnbalts. Un, jā, es domāju, tas ir ļoti izaicinoši, tīpaši ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko situāciju un kad mēs mēģinam stiprināt savu aizsardzību un mēģinam arī Latgali padarīt par tādu mūsu stiprāko vietu vispār valstī, jo tomēr mēs robežojamies ar Baltkrieviju un Krieviju. Un tad, protams, tur kaut kādas dažādās intereses, dažādās vēlmes saplūst kopā un konfliktē savā starpā, un tas ir tā ļoti sarežģīti, bet, jā, laikam žurnālisti un aktīvisti neizvēlas tādus vienkāršākos ceļus. Tur arī ir tā problēma, ka mēs dzīvojam tādos sarežģītos laikos, un tad, kad mēs runājam par problēmām, mums blokus ir jolīgi arī lobby pīmāri, tāpēc, ka to, ka mēs visu laiku runosim, ka tas ir švaki, un šitas ir švaki, un šitas ir švaki, blokus jābūt, bet šitas ir labi, un šitas ir labi, un šitan mums jau vajag atsateistēties, tāpēc, ka tas mums saīt. Bet šitan mums ir jāpīstrādē, mums ir jāpīstrādē tur pie tādas lītas un šitas, bet blokus ir jāparoda, ar ko mēs teikam golā, lai cilvēkiem napazustu cerība. Jo citāži, ja mēs tikai runosim par tādu negatīvu pusi, tad pazust cerību, un mēs arī mazāk tiksim sadzirdēti. Jo cilvēki arī pēc visiem sociāliem sprīžot, jūs grūši uzrunāt ar kaut kādu tādu, ka viss ir slikti punkti cilvēki. Ir, arī tā var. Tur ir tī populistiskās grupas, kur tu vari īpludinot uz savu materiālu, un tur ļoti labi aizies, viss ir slikti punkti cilvēki, saka. Bet pozitīvus tādus stostus pat ir vīgloks sociālos īpludinot, un kā mēs zinām, mūsdienos bez sociāliem jau nekur. Raidīroks Mīts. Sarunas par mītim bez mītu vicinošanu. Bet vēl es gribēju vienu lītu pasciet. Man liekas, ka tas ir pie pirmo jautājumu. Es nesaprotu, kāpēc mēs izdalam atsevišķi Latgolu, jo uz itīm visiem vaicojumiem man ir viena problēma atbildē, ka es nezinu, kā ir citur. Es nezinu, cik daudz Kurzemē ir analītisku materiālu, vai analītisku, vai problēmu materiālu, jo es redzu to, kas līdz manim nonāk caur LSM, Delfi, TVNet, vēl kaut kas, un man liekas par Latgolu ļoti daudz materiālu, par Kurzemi man tikai mozok, vai par Vidzemi īnok, jā, caur Latvijas rādio īnok, caur televīziju īnok, caur TV3, caur visiem mēdījiem īnok. Bet kāda te attīcības ar pozitīvu un citu stostu man nav, un man ir grūši salīdzināt. Man ir līkās, ka mēs paši sev pelnus uz galvas dažreiz kaisam, jo par Latgolu viss tik ir daudz stostu, un tas ir labi. Mēs par sevi runājam tādā vai šitādā formā, tas jau ir labi, ka mēs par sevi runājam jebkādā formā, un es nezinu, kā ir citur, diemžēl. Es zinu, bet es nezinu to attīcību. Tāds pat nedaudz provokatīvs vaicojums to uzsarunās. Tas arī ir dzirdēts no pornūvaļņīkiem reizēm, ka, nezinu, ir kaut kāda jauna rakstu serija vai raidījums par Latgolu kočkur, ja tad ir tāds vaicojums kočkur komentāros, ka, otkon par Latgolu, ģeļ kam otkon par Latgolu, ir reizēm arī tu saturu verūtīs, tu jau jūti, ka visur ir gandrīz viņi tie poši cilvēki, jau soc apsatrūktīs, vai nav jau arī tas porsotinājums tam Latgolus saturam, kura būs drūsmīgi atbildēt. Tas laikam ir jautājums par to, ka tas saturs bieži vien šķiet cilvēkiem vienveidīgs un ka tiek malts viens un tas pats un netiek meklēti jauni veidi un jaunas tēmas, par kurām varētu parunāt, jo tiešām ir tik daudz, par ko mēs varam runāt, bet ļoti bieži tiek runāts par vienu un to pašu. Jā, es domāju, ka šeit atkal ir tas jautājums par to, ka žurnālistiem trūkst laika, ka tu vari apsēsties un tiešām padomāt radoši par lietām, vai ne? Tas ir ļoti skumji, bet nevar arī tā pilnīgi to vainu uzvelt tiem žurnālistiem. Bet noteikti es domāju, ka tas, ko Renāte teica par, piemēram, Kurzemes reģionālajiem žurnālistiem, es pilnīgi piekrītu, es arī nezinu īsti varbūt tik daudz par to situāciju, bet es domāju, ka Latgales kontekstā varbūt, kas mums ir, es negribu teikt īpaši, bet tomēr tas
atšķirīgais konteksts, ko ir jāņem vērā, ir tas, ka mēs atrodamies pie Krievijas un Baltkrievijas robežas, un tas tik daudz ko maina. Un tāpēc tas arī uzliek kaut kādus papildus pienākumus žurnālistiem un vispār aktīvistiem, un kopumā tas viss kļūst tik smagnēji, jo tu nevari vairs īsti atļauties tik vienkārši ignorēt tās milzīgās samilzušās problēmas, piemēram, pašvaldībās vai ar to pašu Krievijas propagandu. Jā, es nedaudz aizpildu uz citu tēmu varbūt, bet atkal mēs laikam atgriežamies pie tā jautājuma un pie tās problēmas, ka Latgalā trūks cilvēku, trūks žurnālistu, kas ir varbūt gatavi uzņemties to visu, un tas ir saprotami, jo tas, ko tu saņem pretī, tas varbūt neatmaksājas tik ļoti, un es arī pati šobrīd studēju Rīgā, un es joprojām domāju, kad būtu tas brīdis, kad es varētu atgriezties Latgalē, un vai tas brīdis vispār pienāks, vai arī es tomēr izvēlēšos turpināt kaut kādā veidā savu darbu saistīt ar Latgali, bet atrodoties kaut kur citur. Un tas ir diezgan sāpīgi to apzināties, ka šeit varbūt ir mazāk iespēju un tā, bet tieši izglītības ziņā, vai ne? Es gribēju norezumēt varbūt par to primāro jautājumu, kas bija par to, vai saturs ir viens un tas pats. Es domāju, ka ļoti bieži jā, un ļoti bieži tiek malti vien un tie paši naratīvi, ka tie top par tādiem stereotipiem, kurus vēlāk ir ļoti grūti laust, un arī varbūt notiek tāda Latgales, to varētu nosaukt tāda eksotizācija, ka Latgala tiek padarīta par kādu eksotisku reģionu, kur var braukt, tur skatīties, nezinu, tur vesticībnieku baznīcas un tam līdzīgi, bet ka to neuztver kā tādu varbūt, ka jā, tā ir daļa no Latvijas, ļoti svarīga daļa Latvijas, un ka mēs varam to iepazīt tieši tāpat kā citus reģionus, būt atvērtāki pret to, ko piedāvā Latgala, un ka mums to nav uzreiz jāieliek kaut kādās tādās kastītēs, kas uzreiz tos stereotipus varbūt pastiprina. Jā. Es izaistēšu Ingu pēc garāka laika sarunā. Tu esi žurnaliste, kura strādāja pamatā mēdījā, kas ir vērsts tieši uz vietējo auditoriju, uz Latgolas auditoriju. Tu vairāk arī raksti par to labām lietām, veiksmes stostim, kā paša sacīja. Vai tev te izvēle žurnalistika tieši tādu ceļu ir bijis skaidra jau no paša sākuma, vai tev nav gribējis paraudzēt kaut ko vairāk tādā pietnīcisko kā žurnalistikā vai pīzavērst politiskom tēmām par to, ka vietējo Latgolas avīze nav kultūras avīze, ieraksta arī par principā visāda veida tēmām, kas ir aktuālas reģionā. Redzi, kā ir arī mums tas darbības lauciņš nav tikai kultūras jūma. Par kultūru izglītību tos ir tos sfēras, par kurām es rakstu visvairāk. Bet, protams, kā dzīvojot Latgolā, tu redz arī tos problēmu vaicojumus, un tad arī gan es, gan arī mani kolēģi, mēs aplūkojam dažādas tēmas, un arī runājamies ar cilvēkiem, un arī mēģinām atšķirtinot tos problēmas, un lai sacētu, ka tā kā mums tas izvēles ceļš ir tī veiksmis, pozitīvi stosti, tā nav. Kā saka, katra žurnālista darba dīna paroda, kas būs tas temats, par ko tev runāt, par ko tev stostēt, kas būtu tas, kas būtu svarīgs aktualizēt sabiedrībai. Un, protams, ka viens no tiem posmiem ir arī sarunas ar studentiem, ar uzņēmējiem, galā arī par latgalīšu valodu, ar tiem pašiem rakstniekiem, kas arī veicināja to latgalīšu valodas atsateistēšanos. Un te paši arī runājot, kā arī pirms tam minēju, tu darīja sajūt arī dažādi arī problēmu vaicojumi. Tas pats arī nesenīs vaicojums arī par sabiedrisko transporta pieejamību ita Latgolā, lai varētu aizbraukt Reigus un atpakaļ un neiztierējot dīnu vai vairāk. Tos ir tēmas, kam tu sekoji leidza, un arī es par to rakstu, un arī atbildu darbus to pirms tam to vaicojumu, vai ir tā, ka vispār medijos ir cīši daudz informācijas par Latgolu, tad varbūt arī te, kā mēs paši nokam no Latgolas, tad arī fokusējamies un īraugam, ka reku Latgola ir viesrakstā, par Latgolu būse, un arī gribu izpībalst arī pīkrist Anželikai, kā jau sacīja, ka jā, tā ir, ka mēs Latgola esam tamā pīrobežas zonā, par kuru arī tomēr ir jābūt arī vairāk pievērst uzmanība. Mēs esam tas punkts, no kura socās drošība, kura ir jāstiprina, un par to ir jārunāj, un ir jābūt spēcīgiem žurnālistiem. Tev, kā žurnālistam, arī jāsaprot, ko tu gribi pascēt ar savu rakstu, un jārunāj par aktuālam tēmām.
Medējos par Latgolu nekad nevarētu būt par daudz. Mums ir jārunā un jāturpinā, jā. Raidījums Mīts. Sarunas par mītim bez mītu vicinošanas. Bet tie problēma, ko jūs konkrēti visus arī izcēļat, ir tie izglītošanas īspēja, varbūt trūkums, lai profesionālāk varētu darboties, arī cilvēku resursu trūkums, kas varētu būt Latgolā. Nu, es domāju, ka par izglītības trūkumu tas ir mīts. Ja tu gribi, tu ļoti daudz ko vari iegūt. Mūsdienos ir tik daudz, tur izcilības centrs organizē visādus kursus un seminārus, ne tikai, dažādi ir, kur, un pat nav uz reigu mūsdienos, ar jobrauc, tu vari Zoomā, viss kādi ir, man katru otru nedēļu, labi, varbūt katru mēnesi atsūta kaut kādus tur var, sevi izglītot, ja tu gribi. Ja tu tam atlicini laiku, tas nozīmē, ka tu esi nolicis par prioritāti, ka tu gribi būt labs savas jomas speciālists, profesionālists, tu gribi darīt vislabāko. Tā kā tas ir drusceņ mīts, manuprāt. Tu vari. Jautājums, vai tu vari atrast tam laiku, un ja tu gribi kaut kā augt. Jo, ja tev ir labi savā vītā, un tev tur vajag uztaisēt tik un tik rakstus, vai radio sižetus, vai televīzijas sižetus, vai vienalga kādā formā strādāt tik un tik, tu ar to teic golā, un tev naic te interese, ka tu gribētu vairāk kaut ko. Var klausēties ārzemju mēdījus, BBC, CNN, klausēties sižetus, skatēties, kā strādāju, aizgūt, mēģinot kaut kādus formātus adaptēt. Tas viss nav par to, ka tev trūkst naudas, lai izglītotos. Tas ir par to, cik tu pats esi ieinteresēts savā izglītībā. Neviens tev ar mītu pakaļ neskrīs. Bet tas ir par sevi, tas ir katram par sevi, un tas ir jebkurā profesijā, tas nav tikai par žurnālistiem. Par to, ka trūkst cilvēku, jā, un tas nav tikai Latgolā, tas ir arī citos reģionos, ka reģionos trūkst žurnālistu, tādu domājošu. Te es gribētu arī, man vienu reizi pašai bija jautājums, tā kā atšķirās profesijas nosaukums korespondents un žurnālists. Te es gribētu nošķirt. Korespondents ir viena tipa darba darētājs, un žurnālists jau ir tas, kas kritiski varās uz lītam, kas var komentēt, kas var apkopot, kas var analizēt. Korespondents kādas vītas atspoguļoja kaut kādu notikumu, kas tamā breidī notiek. Žurnālists jau ir kaut kas plašāks. Un žurnālistu mums trūkst. Bet, redz, mums te depopulācija visos reģionos notiek tik strauji, bet kaut kādi mēdīji un tos ambīcijas aug, ņemot vēl vērā visus notikumus, kuriem blokus mēs dzēvojam, kuros paši mēs teikam īrauti. Mums vajadzētu vairāk, bet tas ir grūts realizējums, tāpēc, ka mūsu cilvēku paliek mazāk, un tad attiecīgi visos profesijos trūkst. Es varbūt gribētu papildināt arī Renāti, ka es pilnīgi piekrītu, ka to īspēju žurnālistiem ir daudz. Arī šodien man līkos viņa tiešsaistes kursi sokās žurnālistiem, kas arī cīši labi tu vari vietēt to laiku un aizējot no sātas, nabraucot uz Reigu un atierējot nes cik daudz laika. Un tas arī ir pats atkarīgs no paša cilvēka, cik daudz tu gribi un cik daudz laika atlicini. Un dažreiz varbūt tā paliek arī nedaudz, ja mēs runājam par tiem mītīm, kad saka Latgalē trūkst žurnālistu, kas ir izglītoti, kas varbūt ir spējīgi. Nē, mēs esam spējīgi, mēs zinām, ko mēs darām, un mums ir izglītība. Un tas varbūt man arī mazliet ir tas tāds kaceklis, kas varbūt bišķiņ arī aizskaitināja, kad ārpus Latgalē saka, tad mēs te pavūcēsim jūs, kā vāga taisēt materiālus, bet mēs paši arī zinām, kā to darēt. Mēs, tā kā mēs neesam tik švaki vai tik neizglītoti. Tas tāds varbūt būtu tas mīts. Anželika, man rodīs, tu taisni tu izglītību arī sākumā pieminēji. Jā, es domāju vairāk par to, ka jūs noteikti kā praktizējušās ikdienā žurnālists labāk zināt par to, bet tas, ka varbūt manā izpratnē pietrūks varbūt tādas pieejamākas
apmācības tieši varbūt reģiona žurnālistiem un tādā varbūt līmenī, kad apmāca tiešām ļoti augsta līmeņa eksperti, un es domāju, ka reģiona žurnālisti būtu to pelnījuši, un mēs nevaram noliekt, ka Rīgas žurnālistiem ir vairāk iespēja izglītoties un sadarboties un tikt pie varbūt kaut kādiem kontaktiem, jo, bieži vien tie pasākumi arī nenotiek tieši saistē un ir jābrauc, vai ne, un tāpēc tas padara to visu daudz sarežģītāku, jo tu tā nevar īsti izrauties no darbiem uz veselu dienu vai divām, un tāpēc man par to vairāk ir skumji. Man prieks, protams, ka notiek lietas, un tas pats pieminētais Baltijas mediju izcelības centrs, un man šķiet, ka Stokholmas ekonomikas skola Rīgā ļoti aktīvi to dara, un tas ļoti priecē, bet noteikti izglītības nekad nevar būt par daudz, mēs visu laiku mācāmies, tāpēc es noteikti teiktu, ka būtu ļoti lieliski, ja valsts vairāk varētu ieguldīties tieši reģionu žurnālistu apmācībās, ņemot vērā tas, kādā vidē mēs dzīvojam informācijas laikmetā, dezinformācijas laikmetā, un cik ātri viss mainās, un cik ātri ir jāapgūst tik daudz jaunu prasmju, kaut vai sociālos mēdījus, kā komunicēt ar auditoriju ar sociālajiem mēdījiem, to tiešām ir konstanti jāmācās, un tāpēc man šķiet, ka būtu ļoti vērtīgi, ka būtu arī šajā jomā pēc iespējas vairāk kaut kādu apmācību. Tas jau nav tas jautājums par to pamatu žurnālistikas, kā mēs vispār pārbaudam informāciju un tam līdzīgi, bet vairāk par tām jaunajām prasmēm, kaut vai par aktuālo mākslīgo intelektu. Raidījums Mīts. Sarunas par mītim bez mītu vicinošanu. Runājot par to depopulāciju, cilvēku skaita samazināšanos reģionos, arī cilvēku paliek mozaik, aktīvu cilvēku arī ir tik, cik ir, un tad man rodīs runās vēl viena problēma, ka tī, kas aktīvi kaut ko dara, piemēram, Latgolā, bieži viņi visus zina. Es jūs visus arī šodien uzrunāju uz to, par to, ka mēs visus esam savā vadā pazīstamas, vai tas žurnālistam nav uzliek kaut kādu barjeru, ka tev ir jābūt kritiskam arī pret cilvēku, kuru tu iespējams labi zini. Kaut kādā ziņā noteikti varbūt arī uzlīgi, bet kā tu iekšā sev nūstodi? Piemēram, es priekš sevis esmu nūstodījusi to, ka, ja es redzu, ka tas cilvēks, kaut kur ar mani manipulē vai kaut ko nūsliep, tad es naklusiešu par to, bet es dubultā, tribultā, kas tāpat būtu jodara, porbaudiešu to informāciju, faktus, ar fakti, un principā man nekad nav bijis problēma arī ar sev zināmu, kas tāpat Latgolā ir tiešām tā, ka daudzi zinām ir, tu kaut kādā stostā taisot to problēmu risinoju, mini faktus, tu esi jūs double check, porbaudījis, un man nekad nav neviens pīzanies un bezcies, kā tu tāda, kā tu te par mani tai. Nav, tāpēc, ka ja ir fakti un jām nav ko pascēt, tad arī nav ko baidētīs, jā. Bet tas ir, tā kā es varu par sevi pascēt, bet principā te varētu būt problēma. Te varētu būt problēma, ka labāk es neko nesciešu, tāpēc, ka man pie jo vēl būs joīt pie to cilvēka. Un dažkort es esmu to pašu dzirdējusi, un dažkort tā arī ir. Bet, to būtu jāsakratās nost. Jā, to būtu jāsakratās nost. Tad, labāk laikam. Bet, ja tu to dari profesionāli, tad tas cilvēks, kas tur būs pretējumā, un viņš tur būs iesaistāts, un tu mās tos tā pazarodēsies, ja viņš arī ir profesionāls savā jomā, viņš saprast, ka tu dari savu darbu. Protams, ir visādi dīvaini cilvēki mūsu sabiedrībā arī. Jā, te ir atslēgas vārds noteikti būs tas profesionalitāte. Un arī es to vecājumu, ka vai Latgola ir tik maza un visi viens otru pazīst, arī visa Latvija ir maza. Un ja tu tamā pašā muzikas sfērā, kultūras, kad tu pazīsti arī viens otru zina, un kad ir jāraksta kaut kādas recenzijas vai atsauksmes, tad arī noteikti var pazaviertīs. Un vienmēr arī, kā es saku, arī Renāta, tad arī, ja tu kaut ko kritizēji, tad kritika jābūt konstruktīvai, balstītai faktos, un tad jau tu arī nipiko nāsi vainīgs, un tu vienkārši strādāji gudīgi savu darbu. Un te profesionalitāte, un, kā es saku, strādāt, pēc sirdsapziņas. Tas arī tas svarīgākais. Jā. Tu taisni pieminēji kultūras žurnālistiku, ir rodīs, ka pēdējā laikā arī ir dažādas mediju ekspertu publikācijas par taisni sporta kultūru žurnālistiku, ka tī reizēm sots paliek grūši novilkt to robežu starp žurnālistiku i pat sava veida sabiedriskām attīcībām, ka žurnālists negrib būt apkolpot to cilvēku, par kuru viņš taisa sižetu.
Jau redzam, ka, piemēram, sabiedriskajā medijā pazarodīs aizvien vairāk tāda analītiskoja pieeja arī sporta raidījumus, kultūras raidījumus. Kā novilkt to robežu? Tu kā arī strādājot man pašā kultūras žurnalistikā, ir dzirdēti, ka cilvēki tev atsūta preses relīzi, lūdzu pareklamēt mūsu Lakugā. Kā saprast, ka medijas nenozadarboja ar kaut ko reklamēšanu. Tā arī jāsaka. Es tā esmu sacījusi. Paldies, sūtiet arī uz priekšu mūsim relīzes, mēs ļoti novērtējam, bet mēs pazavērsimies iekšēji redakcionāli, vai mūsim tas pasaukums būs mūsu auditorijai, un ja mēs izsprīsim, ka ir mūsu auditorijai, tā kā jāatspūguļo, mēs noteikti īsim, vērsimies, un man ir bijis tā, ka mūsim nūroda, ko vajadzētu intervēt un vēl kaut ko, mēs sakam, paga, mēs tā kā poši izdomāsim. Tā kā paldies, ka pīdovājat, bet mēs paši izdomāsim. Visur vajag pasēt paldies, būs ļoti labi, bet tā kā pasēt, bet mēs paši izdomāsim. Kā tev, Inga, vai tiem cilvēkiem kultūras jomā, par kuriem tu raksti, tev arī nav tādas jūs puses gribēšanas, kaut kā ietekmē to saturu? Man liekas, ka nā, bet arī runājot par to, kad cilvēki paši pīdāvāja, tā kā ja mēs vietējā Latgales avīzē arī aktīvi esam sociālos tīklos Facebookā, tad arī cilvēki, kas uzraksta, ka rekutī, piemēram, cilvēks taisa skaistas leļas, varbūt jūs varat par jū uzrakstēt. Nav tā, ka mēs tā uzreiz skrīnam, uzreiz rakstam, bet mēs nolīkam sev atceramies to tematu, vai arī, piemēram, kaut kāds students kaut kur uzvar kāds konkursa. Un ja mēs redzam arī, ka tas ir aktuāli mūsu ziņolapom, mūsim paviestēt arī savai sabiedrībai, ka tas cilvēks arī, piemēram, konkrēto novada reģionu, tad mēs arī par to stostam. Un īstenībā tādā ziņā tas ir ļoti labi, ka cilvēki iesaistās. Ja uzskata, ka tas medējs var uzklausēt un var doties pret cilvēkiem. Tas arī cīši svarīgi, lai būtu tai mīdarbe, ka ne tikai mēs rakstam par tom tēmu, kas mums ir svarīgas liekas, sabiedrība būs svarīga, bet arī mēs īsaklausāmies sabiedrības viedokļi un arī tos tēmas paņemam. Bet, protams, te ir arī tai nianse, ka, nevis tu porpublicēji, tu, piemēram, atsūtēji to relīzi, bet tu pats sazinies ar to cilvēku, tu, pavirzi to tematu tādā kopskatā, kā tu esi īdūmā uz to savu rakstu, tas ir tas svarīgākais, jā. Tā kā mēs esam tomēr laikraksts medijas, nevis tikai, kā relīžu atspūguļošana. Es gribētu te pieminēt vienu aspektu, ka man liekas arī tas vaicojumā, tā kā pazarodās, ka te ir problēma, ka mēs bieži vien mēs mēdī tādā ziņā, plašākā ziņā, ka mēs tos kultūras pasaukumus atspoguļam visus kā labus esam. Un te ir te problēma, jo dažkort mēs nanovalkam to, kad mēs drēkstam pasciet, ka arī kaut kas nebija labi. Un ja koncerts, tad īsi bija breinīgs, un visi tie epiteti tos vajadzētu vispār neutralizēt, bet tas arī vienmēr tā saīt. Man patiktos, ka mums būtu arī reģionā vairāk žurnālistu, kas ir pieredzējuši kultūras tādu, kritisku kultūras tādu, ka viņi var dot to kritisku vērtējumu. Navāga jau, kā es saku, sacēt, ka viss ir slikti, bet tādu, ka kaut kādu tādu kritiku kultūrā. Jo kultūra mums ir ļoti svarīga, lai dzīvotu arī tajā politiskajā vidē. Jā? Te taču ir, kultūra jau ir vienmēr ar politiku saistēta. Jā? Tāpēc ir jāspēj kaut kā arī kritiski vērtīs. Diemžēl man liekas, ka reģionos ar to ir problēmas. Nesciešu neko konkrēti, tāpēc, ka es tā neesmu sagatavojusies, lai kaut ko konkrēti runotu. Bet tur ir atkal problēma par to, ko jau arī Anģelika pašā sākumā sacīja, ka vai mums vienmēr ir kompetences atstrādotas. Jo, lai runotu par kultūru tādā kritiskā un kā recenzēju līmenī, jā, par to jāzavocās, pareizi. Tas ir jāzavocās. Vai arī tev ir jābūt ļoti, tā kā, ka tu esi daudzus godus, teiksim, gojis uz pasaukumiem, un tev ir ar ko gan salīdzinot, gan kaut kāda teorētiskā bāze, gan vēl kaut ko. Te ir tāda līta, jā. Te arī paturpinot, ka ja mēs sakām, ka mēs zinām to cilvēku un, piemēram, zinām par ļoti daudz ko. Un tad, kad tu arī raksti kaut kādas recenzijas un ja tu jau esi īsapazīnis ar citiem jau darbiem, mākslas darbiem, tev jau ir tā bāze, uz ko tu vari veidot to savu jau toloko kritiku. Tu jau pamatojies jau pirms sākumiem, pirmajiem darbiem, varbūt veiksmīgiem, neveiksmīgiem piemēriem. Un tas ir svarīgi, ka tas varbūt ir tas lobijas aspekts, kā dzīvojot Latgolā un tu labi zini tos cilvēkus, tu redzi jūs izaugsmu un zini jūs
veiksmīgos pakopīnus, neveiksmīgos, un tad tu vari veidot to savu stostu, atceroties, kas bija pirms tam, dēļ tam, ka tu par jūs zini daudz ko. Es varbūt varu vēl piebilst, gribēju varbūt kopumā par kultūras un sporta žurnālistiku Latvijā. Es domāju, ka tas ir būtiski paskatīties uz to, kas notiek arī nacionālais mēdījos šajā ziņā, jo man šķiet, ka, kā tu jau arī minēji, tikai tagad notiek tāda virzība uz vairāk analītiskiem un pētnieciskiem materiāliem. Es domāju, ka līdz pētnieciskajiem tādiem kvalitatīvam, diezgan regulāriem varbūt ir vēl diezgan tālu un ir jāstrādā, bet tas, ko mēs redzam, piemēram, šķiet, tas bija pagājušo gadu Jāzepa Vītola mūzikas akadēmija, seksuālā uzmākšanās un tas, kā kultūras žurnāliste bija pietiekami drosmīga, lai to atklātu un to pētītu, zinot, ka kopumā šis ir ļoti sarežģīts temats un kā vispār to atspoguļot, lai ir ētiski, un arī tas, ka neviens nav pieradis, varbūt, ka kultūra šokā runā par tādiem tematiem. Un es domāju, ka tādi precedenti ir ļoti svarīgi, jo tie arī parāda arī mums, reģionālajiem žurnālistiem, piemēram, ka var izvēlēties pavisam neordinārus ceļus, var laust to iepriekšējo uzskatu par to, kas ir sporta žurnālistika, ka mēs vienkārši pastāstām, ka bija kaut kāda spēle un kaut kas notika, bet ka mēs varam rakties iekšā kaut kādos korupcijas skandālos. Un man šķiet, ka tas ir tas virziens, kurā iet, un es ļoti ceru, ka žurnālisti ies, jo tur ir tā būtība, lai mēs kā sabiedrība tiešām zinām, kas mums notiek apkārt, jo ja mēs runājam tikai par tādām virspusējām lietām, kas arī ir būtiskas, bet tomēr, ja mēs rokamies dziļāk, kas tur vispār apakšā ir, vai tas ir pelnījis tik daudz labu vārdu, piemēram, es nezinu, kāds spēlētājs futbola, vai es tagad izdomāju vienkārši uz vietas, bet ka, skatāmies pēc būtības, kas tad īsti notiek, lai mēs kā sabiedrība, esam aktīvāki un mēs līdzdarbojamies, jo, ja mēs kaut ko zinām, ka kaut kas ir noticis, tad arī tas mūs mudina kaut kā rīkoties, un es domāju, tas ir svarīgi. Lai mēs redzam arī caur rindiņām, aiz rindiņām, tā kā to zemtekstu, piemēram, runājot par kultūru, Jaungada nakts, salūts. Lai nav tā, ka mēs vienkārši, kā žurnālisti pasakam, ka Daugavpilī būs vai Rēzeknē būs salūts, bet mēs arī varbūt pēc to salūtu pāanalizējam. Vai bija salūts arī 11. naktī, vakarā. Vai tu salūtu kaut kā varas iestādes mēģināja novērst? Kāpēc mums jau vispār ir salūts un kas par jū maksāja? Un tas ir tas, par ko Anģelika runā, un tas ir tas, ka tu pazaverīs uz tiem arī kultūras, tie ir afiša temati, tur būs Jaungada nakts ar salūtu, bet tu zem katra to afišas rindeņas, principā vari atrast tēmu, kur pazavērtīs plašāk, lai tavam lasētojam, klausētojam un skatētojam atvērtu acis uz problēmu, kas ir plašāka, tāpēc, ka dažreiz mēs vienkārši te dzēvojot, vai te, vai jebkur, kaut kādā vītā dzēvojot, tu vairs nespēji novērtēt, kas ir svarīgi, tāpēc, ka tev vienkārši tas ir tik ļoti apaucis ar tevi, un tad žurnālistam tev ir jāizkrata tos tavas burkas un jāļauj pazavērtīs orpus rāmja. Raidījums Mīts. Sarunas par mītim bez mītu vicinošanu. Pagošā gadā mums sadarbībā ar arī Daugavpils aktīvisti Vladislavu Romanovu bija raidījumu ciklus Latgolas revīzija, bīna no serējām bija veltīta mēdījiem, i tie lielāko problēma, ko Vladislava izjēmē arī intervijos ar vairāku mēdīju porstovim, ir pašvaldību ietekme. I bija arī žurnālisti, kuri nezakautrēs atsēt, ka jī nav pašvaldību naudu par to, ka jīm arī gribīs ēst, kas nozīmē, ka ar to atliedzību, ko jī citaiši nūpelņītu, jīm napītiek normālā izdzīvošanai. Kā ir, vai eistiņ tie ir problēma taišņitamā arī finansiālā aspektā, kas liek mēdījiem ņemt to naudu no pašvaldību? Mēdījis ir produkts. Mēs ejam uz veikalu pēc produktiem. Mēs balsojam ar savu moku veikala plauktūs. Mēs paņemam to, kas ir vai nu vislabāk nūraklamējis, vai nu visgaršēgokīs, bet, lai tu uzzinātu, kas ir visgaršēgokīs, tas produkts, tad tev, pēc kaut kādas reklāmas, tu tā kā, vai kāds tev ir īsacījis, un šitas būs garšēgs, tu pagaršo, jā, garšēgs, un tad nokumaries to un pēc. Tas ir tas pats ar mēdīju produktu, jeb ar kuru. Un tas nozīmē, ka mēdījiem jāspēj sevi nūreklamēt. Bet dažreiz mēdīji vienkārši domā, kā es jebko uzrakstiešu, un visiem tas obligāti ir jolasa vai jozaklausās. Tev ir jāuztais tāds produkts, ko cilvēki grib, un kas ir viņiem vajadzīgs, ka viņi izjūt vajadzību pēc tava produkta, pēc tava
Veikalā tas būtu pulveris, pīns vai maize. Bet garšīgāko maizi, ja tev ir īspēja paņemt, pēc tava moka visgaršīgāko, jā. Pēc tam tad arī mēdījam, jo spēj savu produktu uztaisīt taidu, jāsacenšas, lai tevi gribētu pirkt, jebkaidā formā. Verūtīs sociālos, tad arī pirkšana, mēs arī varam noskrūlēt, vai arī apsastoties un pazvērtīs. Un ja mēs radēsim tādus produktus, kurus gribēs pirkt, ar savu laiku vai ar savu naudu, tad te problēma varētu kaut kādā ziņā risinotīs, ka cilvēki gribēs maksot arī, piemēram, kā tur Delfim ir maksas saturs, TVNetam ir maksas saturs, un avīzes pirk, taču fiziski pirk ar naudas moku. Tas nozīmē, ka ja tu spiesi sevi pordot, ka tevi tāpat gribēs pirkt, tev nevajadzēs kļančēt naudu no pašvaldības. Es varu varbūt piebilst, man par šo ir daudz kas sakāms, bet es centīšos sevi ierobežot. Noteikti tas finansiālais aspekts ir ļoti būtisks, jo mēs zinām, ka Latgalē tas reklāmas tirgus ir ļoti ierobežots, ir īpaši, ja, piemēram, Daugavpils gadījumā var pieminēt mēdīju Čaika, kurš ļoti atklāti kritizē valdošo varu, mēru Elksniņu. Un tāpēc arī ļoti daudzi uzņēmumi, kas vienkārši atsakās reklamēties pie viņiem, jo mēram tas nepatiks, vai ne? Un tāpēc tas ir vēl tās papildus sarežģītības slānis, un, protams, kad ir jāizdzīvo no projekta līdz projektam, tas ir ļoti grūti, un tas nav normāls stāvoklis. Ideālā kārtā komerciālajiem mēdījiem, kādi ir daudzi no Latgales mēdījiem, viņiem vajadzētu dzīvot un plaukt pateicoties reklāmām, un vēlams ne politiskām reklāmām, bet vajadzētu kaut kā veicināt to naudas plūsmu, bet tas diemžēl nenotiek. Un, protams, ka tas ir ļoti ērti, kad tu vari saņemt naudu no pašvaldības, vai arī pat tu vari nesaņemt tādā oficiālā veidā to naudu, bet tu zini, ka tas, ka tu esi komplementārs varai, vietvarai kādā konkrētā pašvaldībā, ka tas tev vienkārši reāli padara dzīvi daudz vienkāršāku, un tev nav baigi jāstreso par to, ka tu saskarsies ar kādām grūtībām, un tu viegli dabūsi informāciju no pašvaldības, jo viņi tevi uztur kā tādu preses relīžu publicētāju, un, protams, tas ir super ērti tā iekārtoties, un man šķiet, ka Latgalē kopš 90. gadiem, kopš neatkarības atjaunošanas ir tā lieta, es tā ļoti tā kā kopumā ņemu, bet ka kopumā mēdījiem nav kaut kāda konkrēta tāda politiskā pārliecība varbūt, bet viņi vienkārši pieskaņojas tam, kas tajā brīdī ir pie varas. Un ar to mēs laikam arī varam atbildēt uz to jautājumu, ka jā, tas ir finansiālais aspekts, un tas arī ir tas, ka tas vienkārši tos apstākļus eksistēt un turpināt darboties padara daudz vienkāršākus, un tev nav visu laiku jācīnās par izdzīvošanu. Un, diemžēl tā ir tā situācija, un Latgalē, diemžēl, mēdī savā kopumā ir atkarīgi no pašvaldību finansējuma un kopā no pašvaldības kaut kādiem citiem ietekmes mehānismiem. Un tas ir ļoti žēl, un tas ir bīstami kopumā demokrātijai. Jā, jo mediji vairs nav te ceturto vara, nosacēti te, jo tev saplūst kopā politisko vara, ka jī vienkārši tu nopierk kaut kādu laukumu, un jī, tu vispār nevari pazavērtīs ni uz ko kritiski. Tas vispār tā nastrodoja. Bet tas arī par to ārtumu, es pilnīgi piekrītu visam, ko Anģelika tikko pascēja, tas arī ir par to, ka tev vienkārši ir ārti. Ja tev kāds maksāja, tad tev nav jodomā ni par formu, ni par to, kā uzrunāt to tavu auditoriju, ni par to, kādu tur atklot neiedzēbu. Tā, lai tas cilvēks gribētu, kā es sacīju, nobalsot ar savu maciņu un nopirkt to avīzi. Protams, ka ar tiem santīmiem par to avīzi, to avīzes to izdevumu nācis. Protams, ka mums reklāmas tirgs ir ļoti, ļoti mos, un visi porsvarā ir porzavokušies uz sociālajiem teikliem un par tradicionālajiem, teiksim, izplatēšanas formam mūsdīnos negrib neviens vairs reklāmu devējs tik ļoti maksot, un sociālajos teiklos arī jī tāpat var sevi reklamēt, un kāpēc tad jiem vispār vajadzētu tur īt caur kaut kādu tur mēdīju platformu kaut kur tur sevi reklamēt, jā. Bet vienalga, ja tu ņem naudu no kāda politiskos, pirmkārt, ka tev vairs nav jodomai, kā savu auditoriju uzrunāt, tev tāpat samaksos.
ja tu izdzēvoji tirgus ekonomikā, tad tu sāksi domāt, kā parakt apakšā zem kāda politiķa, lai tevi nopirktu, tu uzliksi tādu vierasrakstu, ka tu gribēsi cilvēku izlasēt, ko tur tas politiķis ir izdarījis. Mēs taču par jau balsojam, bet tas ir darbs. Tur nekur nevar atcelt to, ka tev ir jābūt tad profesionālam žurnālistam, tev ir daudz jostrodāju. Tur, protams, ar to, es jau saku tādu ideālu pasauli. Protams, ka grūts ir mūsdīnos, kad ir trūkst reklāmu devija un visu tad ir grūts, bet tā vajadzētu būt, jo pašvaldības, tikko pašvaldība, jebkaidā formātā tev samaksā, tur vairs nevar būt runa par kaut kādu neatkarību. Vispār. Bet tu tad saredzi, ka, kad tu sacīji, ideālajā formātā ar smagu darbu būtu iespējams mēdījiem arī iztikt bez to pašvaldības atbalsta? Nezinu. Es nevaru tā sacēt, tāpēc, ka man savulaik pirms 15 gadiem bija savas mēdīs, un mēs nevarējām izdzēvot. Man bija avīze, un mēs nevarējām izdzēvot. Es nezinu, kā ir tagad, bet tajā breidī vēl bija reklāma. Tas bija 2006. gads, un tad vēl bija reklāma. Un tad posts pacēla savu cenu, un mēs sapratam, ka nav var, un mēs vienkārši aiztaisījām to avīzi citu. Es vienkārši tos tu ideālu pasauli, ir uz to ideālu joīt, vai arī jodomāju par citam formam un platformam citam. Arī varbūt nedaudz ar pībles, ka to pašu arī mediju tirgu arī krupļa un tī paši pašvaldības informatīvi izdevumi. Protams. Tam, ka kam cilvēkam tierēt naudu, piektu laikrakstu, ja jam katru mēnesi paskastēta it kā bez maksas, es domāju, ka bez maksas, bet tas ir no nodokļu. Maksātoja naudas īkreit tas izdevums, kurā ir tos aktualitātes, bet atkal būsim uzmanīgi, ka tos jau ir mēneša laika apkūpotas, varbūt novecojuša informācija, un cilvēkam nav tierēt naudu. Es domāju, viss ir kārtībā, bet izskātama informācija varbūt tikai vienpersoniski atspoguļots viedoklis. Par to es neaizdomāju. Esam ir informācija, es izlasu, tas ir bez maksas, un tas arī krūpļoja to mediju tirgu. Arī sociāli krūpļoja mediju tirgu, tāpēc, ka sociālus tev vispār par ko nav palielam jomaksai. Tev taču atver Facebooku, ziņu lente, tu tik verīs, un tur viss ir. Paši politiķi liek par sevi informācijas daudz un dikti sevišķi tagad. Brēnišķīgi, kā saka, pēdiņās, tu visu var izlasēt, un ja tu nespēji atšķirt viedokļu daudzveidības no vienkārši kaut kāda komentāra vai vēl kaut ko, tad ir auzas. Bet, ja tu spēj atšķirt, tad, protams, arī tas ir ļoti labs kā ieguves materiāls, kur tu vari uzzināt informāciju, bet tev par to nav jomaksā, un tad tev rūdās vaicājums, kāpēc tev tajos Delfos vai TVNetā vai vēl kaut kur ir jomaksā? Kā aizslēguši ir tu rakstu? Mēs dzīvojam tādā pormaiņu laikā, kad, it kā īti sociāli jau ir gan ilgu laiku, bet mēs vienalga neesam sapratuši, kā tas strodoja līdz golam. Kur tie žurnālistika pa vidu tur ir? Un mēs ļoti daudzim tomēr līkās, ka sociālī teikli, ja tu kaut ko tur uzraksti, tu principā jau esi žurnālists. Es varu pišķi piebilst, varbūt nedaudz ievirzot citā tēmā, bet par tiem sociālajiem mēdījiem man šķiet, ka šis ir tāds viens no lielākajiem šobrīd žurnālistikas izaicinājumiem, ka vienīgais, kā mēs varam cīnīties ar dezinformāciju sociālos mēdījos, ir tas, ka tradicionālajie mēdīji palielina savu klātesamību sociālos mēdījos, un tas ir ļoti izaicinoši konkurēt ar populistiem, kas veido ļoti interaktīvu un ļoti piesaistošu saturu, un tāpēc mēdījiem ir jārada arī jauni formāti, piemēram, tādi, kaut kādi varbūt izklaidējošāki podkasti vai kaut kāda cita veida raidījumi, un kā mēs varam arī īsā laika posmā izstāstīt to, ko mēs varbūt tagad 40 vai stundu jau runājam, kā mēs to varētu, piemēram, 1 minūtes laikā izstāstīt, un lai tas būtu interesanti. Un tas atkal ir par to, par ko mēs sākumā runājam, kā mēs pielāgojamies auditoriju, jo mēs nevaram vienkārši tā izdomāt, ka, lūk, es uztaisīšu tādu raidījumu, un man ir vienalga, vai kāds skatīsies, vai nē, es vienkārši tā izdomāju, un tā taisīšu. Tā tas vairs nestrādā, tad tu uzreiz visu zaudē, un tevi neviens neskatās, un tas ir tā ļoti brutāli, un tas ir tā skumji, ka tik ļoti ir jālauž galvu, bet ir tik ļoti jāpiedomā, kas tad interesē manam skatītājiem vai lasītājiem. Raidījums mīts. Sarunas par mītim bez mītu vicinošanu. Par sociālajiem mēdījiem tas arī atsevišķus vaicojums, bet domājot arī par to uzpor mēdīju darbu, ir to, ka panākt to, ka auditorija skaita vai verās vai klausojas attīcīgos mēdījus, ir
ka viņi jau ir radījuši tamā cilvēkā kaut kāda veida uzticamību. I tad cilvēks tic tam konkrētajiem mēdījiem. Ir vaicājums, kā tu panākt arī laikā, kad pret mēdījiem diezgan aktīvi tī poši populisti arī viršās ar visādākiem apvainojumiem. Pārsvarā vispār tradicionālos mēdījus izvēlās cilvēki, kas ir vienkārši to dara tradīcijas pēc, avīzes laukos pasauta, tāpēc, ka tā ir tradīcija. Un otrs ir izglītība. Ja tu esi izglītots, tad tu zini, kad ir jopierk avīze vai jomaksāja kaut kur prosa tev par to samaksu, tā ir izglītība, ka tu tā kā saproti, ka nekas dzīvē pavelti nenok. Bet varbūt jau tuvojotīs sarunas noslēgumam, man rodīs arī klausotīs jūsos viens tāds secinojums sava veida varētu būt, ka nav lielas atšķirības, vai tas ir tas pozitīvs vai negatīvs saturs, ka mēs runājam arī no tiem vārdiem, varbūt varam tik cīži izavairāt vairāk ar vaicājumus par kvalitāti, par to, vai tu zini, kam tu viestē, kāda ir tava mierķa auditorija, vispār mierķis tam, ko tu dari. Man rodīs arī tos skaistos lītas, ja ne tik skaistos lītas, tie jābūt zināmam balansam, lai tu auditoriju varētu piesaistīt varbūt ar to skaisto lītu, bet es blokus pazaverās arī kādu analītisku raksturu, tas, ko Anželika tikko pieminēja, ka jodomāja par auditoriju, jodomāja par visādākiem formātiem, bet kā jūs jums rodīs, laikam arī pēdējais vaicājums varētu būt šobrīd Latgolas mēdī sociālajos teiklos strādāja pieteikuši labi, vai vispār ir apzinoši visas tos īspējas, ko viņi varētu darīt? Es teiktu, ka noteikti nē. To iespēju vēl ir ļoti daudz, bet atkal ir jautājums par to, cik daudz mēdījiem ir resursu, jo tad jau vajag atsevišķu komandu ar cilvēkiem, kas strādā ar sociālajiem mēdījiem, un tas rada papildus izaicinājumus, bet kāpēc saku, ka vēl noteikti nav visas iespējas izsmeltas, jo mēs redzam, cik aktīvi tīpaši Latgalē uzdarbojas prokrieviski politiķi tieši TikTokā. Tas ir viņa iecienītākais medijs, kā sasniegt savu auditoriju. Šodien, starp citu, ir Trumpa inaugurācijas diena, un mēs zinām, ka ir šī Trumpa rokas grāmata, pēc kuras mācās ļoti daudz populisti, tajā skaitā Latvijā, ka ir iespēja noliegt tradicionālos mēdījus, un mums ir svarīgi tikai sociālā mēdī, mums tagad vispār nevajag nav uz kādiem raidījumiem nākt uz mēdījiem, jo mums taču ir sava platforma, un tas ir tā ļoti bīstami, un tāpēc vienīgais, kā mēdī var ar to cīnīties, ir tiešām, likt savu pretī, likt savu narratīvu pretī, patiesās ziņas, kas ir taisnība, kas nav. Iespēju ļoti daudz, bet jautājums ir par to, kā mēs, jo tas arī ir tās diezgan salīdzinoši jauns izaicinājums, tāda jauna tendence. Pateicoties TikTokam, tu vari tikt ievēlēts Saeimā vai jebkur citur, kaut vai par ASV prezidentu, bet ka tik viegli tagad ir sasniegt auditoriju un kā mēdī var tagad konkurēt ar to, jo tas ir ļoti sarežģīti. Un es domāju, ka mēs vēl laika gaitā mēģināsim to mācīties un no kļūdām arī tajā skaitā. Sociālī teikli un arī tī Trumpa mācekļi paroda, ka ļoti labi strādāja tas, kad tev pretī ir cilvēks. Tātad tu atver jebkuru sociālo mediju, teiksim TikToku, un tev pretī tur ir cilvēks tamā ekrānā. Un te ir tas Latgolas un reģionu, un ne tikai reģionu, arī Latvijas mēdīju telpas izaicinājums aizvien vairāk katram sevi, žurnālistam, sevi atrast spēku, izaicinājumu, drusmi, un varbūt īt ar savu seju tajā TikTokā vai tajā jebkurā citā sociālajā mēdījā. Un nav es kā man viens tam politiķis nesen sacīja, kur tad es iešu TikTokā? Es esmu nopietnas cilvēks ar nopietnu profesiju, un es tur māžošos. Es saku, bet tu domā, ka tī citi populisti ītekā, vai jebkuri citi ītekā uzskata, ka viņi māžajās, viņi ņem savu auditoriju. Mums kā mēdījiem arī ir, jo īt ar savu seju un jo raugā radēt uzticību. Jo itas laiks paģēr to, kad sāk uzaticētīs navas partijai, navas mēdījiem, bet žurnālistam, cilvēkam, politiķim, tad tev ir joīt un sevi jopordot, vienalga, kur tu strādāji. Ja tu labi sevi prasi savu porlīdzību, kā tu skaidroji lītas, kā tu rūdz dziļok un skaidroji tu cilvēkiem, ja tu spiesi sevi pordūt,
tad tu spiesi pārdot ne tikai saviem klausētojiem un skatētojiem, bet arī kādam mēdījam, kurš tevi gatavs būs samaksot par to, ka tu dari varbūt konkrētā mēdīja ītvarā. Tā kā tu var darēt arī, teiksim, ja tu esi tikai sots, varbūt, kā students vai vēl kaut kas. Tas, protams, prasa laiku. Es pieļauju, ka tur arī TikToks gan ir ļoti labs mēdījis, kur sokt, pēc, ka tur ir diezgan otri, tu vari savokt pēc algoritmiem tu savu auditoriju. Vienkārši vajag atrast tu savu nišu. Es domāju, ka tur mums jau ir kur augt. Teiksim tā, ja es atbildi, bet tāda. Raidījums Mīts. Sarunas par mītim bez mītu vicinošanu. Labi, tad droši vien noslēgumā mēs varam secināt, ka tu mītu, ko mēs sākumā te izvirzījām, mēs savā ziņā esam apgozuši, ka tas nav īsti precīzi noformulēts, bet mēs esam izvirzījuši, man rodīs cīži daudzi sarunas gaitā problēmu vaicojumu, uz kuriem mēs atbildis īsti neesam atraduši, nav nemaz tik viegli tos atrast. Es domāju, ka te ir temats vēl daudzi visaidoika veida citom notikšanām, kuros par to noteikti varētu vajadzētu sprīst. Saciešu paldies sarunas daļiņaicam, žurnalistiem Anželikai Litvinovičai, Ingai Kaļvai-Miņinai i Latvijas radijas Latgolas studijas vadētojai Renātei Lazdiņai. Paldies, ka klausījās portāla Laku.lv raidījrakstu Mīti, ka pīkreiti, napīkreiti. Šodien runājotājiem tad raksti mums uz e-postu info@laku.lv, sociālos mediju platformos vai pamēt komentāru taišņi tepat, kur klausījās. Mīti i uz gošana turpināsīs ar citu mitu i citiem gostiem. Palīcit veseli i palīcit ar mums. Raidīrakstu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļu. Par raidīraksta saturu atbild latgalīšu kultūras ziņu portāls lakuga.lv.